Māris Simonovičs ir Eko Baltija valdes priekšsādātājs. Eko Baltija ir lielākais otrreizējo izēvielu pārstrādātais Baltijas valstīs. Pēc garās darba dienas viņš vēl vakarā atgriežas mājās pie ģimenes. Pagaidi. Vajag sākumā šķīvīšus dabūt. Tā, kurš ēdīs desu pīcu? Es. Robīti, varbūt sākumā uzliksim pusīt, ja? Bērni tēti mājās sagaida ar prieku. Jau katru dienu tētim līdzi ir pica. Jūs paši jāiet. Nu? Vakariņas ir paēstas, tagad jāsavāc atkritumi. Atsevišķi tiek nolikts picas iepakojums kartons. Un tagad jāsaplacina plastmasas jeb PET pudeles. Nu, re, kur ir lielais maiss. Bērniem tas ir sava veida prieks. Var placināt pudeles, var braukt uz konteineriem, mēs to pašu konteineros. Mums tepat ciemata centrā ir konteiners. Šķirojam visu, ko paši izlietojam, iepakojam. Šķirojam tieši tā kā vajag. Pētu atsevišķi, stiklu atsevišķi, kartonu papīru atsevišķi. Nu, vairāk iemesli. Pirmkārt, tās ir otrreizējās izēvielas, kuras mēs tālāk paši varam pārstrādāt. Otrkārt, protams, jo vairāk šķirojam, mazāk vajag mest atkritumu konteinerā, mazāk par to maksā. Ar PET pudelēm Mārim Simonovičam un uzņēmumam Eko Baltija ir īpašas attiecības. Kopš 2008. gada Jelgavā atrodas Baltijā lielākā PET pudeļu pārstrādes rūpnīca PET Baltija. Tā specializējas vecu PET jeb polietilēna tereflāta pudeļu otrreizējā pārstrādē. PET Baltija ir Eko Baltija grupas uzņēmums. Rūpnīca strādā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Vispirms sašķirotās un ķīpās saliktās PET pudeles tiek ievestas rūpnīcas iekšpusē. Tiek pārgrieztas ķīpu kopā saturošās metāla štropes un netīrās PET pudeles nokļūst uz konvejeru lentes. Pie nevajadzīgu lietu atšķirošanas tiek izmantots arī roku darbs. Tas, ko nav atsijājis konvejers, izdara cilvēki. Te vēl pa kādam plastmasas maisiņam vai liekai plastmasai. Rūpīga atsijāšana ļauj paaugstināt iegūtā PET kvalitāti. Tālāk PET pudeles nonāk tā sauktajā buferī, kur tiek nolīmeņota pudeļu plūsma, jeb tā izlīdzsvarota, lai iekārtās neveidotos pārslodzi. Pēc pāršķirošanas seko PET pudeļu mazgāšana jeb skalošana. Tik nomazgātas vecās etiķetes, līme un citas vielas no izlietotajām pudelēm. Mazgāšana notiek 2 reaktoros. To regulē no pulles. Pēc mazgāšanas sākas žāvēšana. Pēc tam vecās PET pudeles tiek samaltas pārslās. Pārslas tiek sabērtas maisos, lai tās tālāk pārstrādātu PET granulās. Gadu laikā vidēji šeit rūpnīcā pārstrādā 26,6 tūkstoši tonu, jeb 800 miljonu pudeļu. PET pudeļu pārstrāde ir ļoti svarīga, jo dabā plastmasa sadalās tikai vairākos gadsimtos. Tas ir neatjaunojams dabas resurss. Līdz ar to PET Baltija veic ļoti nozīmīgu darbu vides aizsardzības jomā. Pirms pāris gadiem tepat līdzās ir atklāta Eko PET rūpnīca, kas ļauj PET pārslas pārstrādāt PET granulās. Tie ir iekārta, kas PET pārslas uzkarsē līdz 180 grādiem, tad tās sašķidrina un pēc tam iegūst lodītes, kuras saucam par PET granulām. Eko PET ražotnes jauda ir 8,5 tūkstoši tonu PET granulu gadā. Latvijā gada laikā tiek izmantotas apmēram 160 miljoni PET pudeļu. Tas nozīmē, ka ar Eko PET saražoto granulu daudzumu var nodrošināt visu Latvijas un Igaunijas tirgu. PET granulas tiek eksportētas arī uz Poliju, Čehiju, Itāliju, Nīderlandi, Lietuvu, Dāniju. No tām top jaunas PET pudeles vai arī tēkrekli, džemperi, džinsu bikses un viss cits, kur tiek izmantotas PET granulas. Eko Baltijas PET pudeļu pārstrādes uzņēmums ir viens no modernākajiem Eiropā. Tas turpina savu izaugsmi un attīstību. Un faktiski šīs nevisai vērtīgās PET pudeles, ko ikdienā ļoti daudz cilvēku vienkārši izmet mežā vai konteinerā, nonākot pie mums rūpnīcā pa vienām durvīm, pa otrām durvīm mēs vedam ārā eksporta spējīgu produktu, kas ir PET pārslas vai PET granulas.
Un to var veiksmīgi pārdot atkal apakaļ Eiropā, jebkuram ražotājam, kurš nodarbojas ar šo pudeļu ražošanu. Ir visi priekšnosacījumi, lai Latvija kļūtu par zemi, kurā mēs no mēsliem spējam radīt kaut kādu vērtību un nevis to visu noguldīt kalnā un aprakt, bet gan pārstāvēt un eksportēt.